Mēs precīzi iedūrām vēnā sonogrāfijas kontrolē. Līdzīgu adatiņu kādu lieto, lai paņemtu asins analīzes. Caur šo adatu mēs ievadīsim speciālu instrumentu vēnā, kas mums savukārt pēc tam palīdzēs ievadīt lāzervadu neveselajā vēnā. Tad es izņemu adatiņu ārā, redzam asins plūsmu un ievadam drātiņu vēnā. Tagad caur atsevišķu dūrienu mēs ap vēnu ievadam anestezējošu šķidrumu. Tādējādi liekam vēnai saplakt, iztukšoties, un anestēzijas šķidrums izveido buferzonu. Pacients to jūt kā spiediena sajūtu, varbūt nevisai patīkami, bet tas nav ļoti sāpīgi. Ir izturams, ja? Mēs sagatavojām ievadslūžas, lai tās ievadītu vēnā, caur kurām savukārt mēs ievadīsim lāzervadu vēnā. Tātad šo sistēmu mēs ievadam vēnā. Un tagad mēs esam sagatavojušies tam, lai ievadītu vēnā lāzervadu. To man māsiņa tagad sagatavo un iedod. Lāzervads ir vienreiz lietojams. Tā mēs viņu sagatavojam. Ieslēgsim gaismiņu, lai redzam to, kā izskatās. Tā. Un tad šo te lāzervadu kurš izstaro lāzera enerģiju, tātad kā divus riņķus mēs ievadam neveselajā vēnas posmā. To mēs izdarām ļoti precīzi, jo mums ir iespēja kontrolēt savas darbības sonogrāfijā. Sonogrāfa aparātu mēs labi redzam precīzi to vietu, kurā mēs lāzervadu ievadam. Tagad mēs vēnā esam ievadījuši lāzervadu. Te mēs redzam tā galu. Tas ir drošā attālumā no dziļās vēnas. Tātad tā ir lāzervada pozicionēšana, un to mēs izdarām ļoti precīzi sonogrāfijas kontrolē, precīzi tajā vēnas zonā, kuru mēs plānojam apstrādāt, tajā zonā, kas ir nevesela. Veselos vēnu segmentus tādējādi mēs varam atstāt pilnīgi neskartus, un tie turpinās funkcionēt kā līdz šim netraucēti. Vai tiem būs arī vieglāk funkcionēt, jo slimais vējas posms veselajiem vairs netraucēs. Tagad mēs dosim anestēziju, jo šīs te gabaliņš mēs iedevām anestēziju nelielai zonai, un tagad mēs anestezēsim visu to zonu, kur ir paredzēta apstrādāt ar lāzeru. Tā dūriens. Un mēs sākam ievadīt anestēzijas šķidrumu. Pacients to izjūt kā spiedošas sajūtas. Ir izturams, nav sāpīgs ko. Var izturēt, ja? Tas, ko mēs tagad darīsim, ir ar lāzera enerģiju apstrādāsim vēnu. Saprotamā valodā runājot, mēs šo neveselo vēnas posmu aizmetināsim ciet. Tātad ar termisku enerģiju apstrādājot vēnas iekšējo slānīti, vēnas saraujās, saplok un aizaug ciet. Un pat šādu vēnu vairs neplūst asins. Un pirms tam, protams, ka šajā vēnā asins plūsma bija nepareiza, līdz ar to šo vēnu vajadzēja aizvākt prom, lai uzlabotu apasiņošanu, uzlabotu asinsriti kājās. Tātad tas, ko mēs tagad darīsim, sāksim strādāt ar lāzeru, un uz ekrāna mēs labi redzēsim, kā vēna saplok.
Tātad tas, ko mēs redzam, ir lāzera vada gals, neveselās vēnes sākumā. Tā ir tā vieta, no kuras mēs iesākam savu procedūru. Sākam strādāt, un mēs redzam, kā vēna saplok, kur mēs redzam, ka vēnā izdalās burbulīši. Juri, nav sāpīgs ko? Vai jūt kaut kādas sāpes? Nesāp? Okay, pārgāja. Tagad atlaida? Jā. Tagad vairs nedur, ja? Tātad sākam strādāt ar lāzeru atkal un redzam, kā izdalās burbulīši. Tagad labi? Jā. Šāda apstrādāta vēna pēc kāda laika aizaug ciet, un organismā tā uzsūcās, tā pazūd. Viņas nav. Un tad var ļoti maz traumatiskā veidā atbrīvoties no struktūras, kuru agrāk nācās raut ārā, taisīt griezienu šeit, griezienu te, un rupji to vēnu izraut ārā. Un tad, protams, kad mēs tādā operācijā varējām traumēt gan blakus esošas struktūras, tādus nervus, limfvadus, un kopumā tā operācija tādā gadījumā būtu traumatiska. Bet tagad, kā jūs redzat, mums ir bijuši tikai 1, 2, 3 adatas dūrieni. Un tas arī ir viss, lai šādu operāciju veiktu. Tagad mēs izņemam ārā ievadas lūžas. Un lēnām pabeidzam mūsu procedūru. Tātad mēs lāzeru procedūru beidzām. Tas lāzeru vads ar vada gals, no kura izdalās enerģija, un ar kuru mēs ar šo enerģiju arī apstrādājam vēnu. Tā tas izskatās.